Diennakti ilgušais labdarības izaicinājums Sapņo par Everestu ir noslēdzies ar panākumiem. Tas, kam ventspilnieki sekoja līdzi visas akcijas laikā, tagad kļuvis par skaistu kopīga darba rezultātu. Simboliskais Everests ir sasniegts, bet atbalsta centram ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš saziedoti teju 16 000 eiro. Es gribētu dot to gošu, to karogu, pielikt Kasparam un viņu nogādāt pēc tam uz Everestu. Man liekas, ka viņš ir pelnījis būt 2 reizes Everestā. Es viņu pēc savu augumu taisu. Vai es augšu? Nebija izmērīt šits. Nē, tas bija pēc mana auguma. Kā jau stāstījām, Edijs Veinbergs kopā ar Ediju Sīmani, Kasparu Peregūdovu un Andru Vārpiņu 24 stundu laikā centās sasniegt Everesta augstumu, 182 reizes uzkāpjot un nokāpjot pa Lemberga hūti. Mērķis tika sasniegts pēc 23 stundām un 57 minūtēm. Liekas, ka Edijs pats arī laikam negaidīja. Es jau tiešām necerēju, bet vienkārša lieta kāpt kalnā, augšā, lejā, bet tik daudz cilvēkus, tik daudz ventspilniekus, kam nepatīk lielie pasākumi, kam tur kaut kas vēl tāds, bet uz šeit jebkurš sajūtās, ka jebkurš var uzkāpt tajā kalnā. Te ir vietējie, savējie, iznākuši no mājām, lai ko, bet uz šo mēs varam, mums ir jāatbrauc, un kad tu sajūti to smaidu, to foršo sajūtu, dvēselīte. Izaicinājums vairs nepiederēja tikai 4 dalībniekiem. Tam pievienojās simtiem ventspilnieku, ģimenes ar bērniem, jaunieši, seniori un ik viens, kurš vēlējās savu soli veltīt kopīgam mērķim. Otrās reizes kāpsim vēl ir 3. Un jūs nemaz neesat aizsalsušies? Vēl nē. Super. Līdzās Edijam visu laiku bija arī viņa ģimene, viņa lielākais atbalsts. Satraukums ir vienmēr pirms visiem šiem lielajiem izaicinājumiem, ko Edijs uzņemās, kas ir visi ultramaratoni, jo tam treniņu procesam es esmu tā, kas dzīvoju līdzi visu laiku. Mēs piedzīvojam to, ka viņš agri no rītiem dodās prom, un tad ir ilgs process treniņos, un noteikti bez ģimenes atbalsta tas nebūtu iespējams. Tā kā satraukums ir no paša rīta jau, bet es zinu, ka viņam ir lieliska komanda, viņš ir sagatavojies, un šobrīd ir vienkārši jāiet un jādara. Pēc gandrīz 24 stundām sasniegtais mērķis simboliski sakrita arī ar Edija dzimšanas dienu. Tik viegli. Līdz ar sasniegto Everestu tika sasniegts arī otrs mērķis – savākt līdzekļus atbalsta centram Cimdiņš. Par šiem līdzekļiem atbalsta centrs varēs iegādāties āra trenažierus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Šajās 2 dienās Ventspilī tika sasniegts ne tikai simbolisks Everests. Daudz svarīgāks par daudzajiem metriem izrādījās cilvēku kopīgais spēks un atsaucība, kas pārvērtās reālā palīdzībā bērniem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama.